Vēlos padalīties par savu ceļu pie Dieva. Kad man bija 11 gadi, gāju 4. klasē, dzīvoju pie vecmāmiņas un skolā bija grūti. Un, ja draugi nebija atstumti, tur mani māsu mācībās negāja, negāja labi, un ar klasbiedriem nekā. Bet visu to ļoti mīlēju skolu, ļoti patika skola, klases audzinātāji bija ļoti mīļa, tā likās. Bet tad vienu dienu viss grozījās daudz citādāk. Vēlēšana par Dievu uz baznīcu bija tā kā vilkne, jau tad, kad gāju uz skolu. Pa ceļam kalnā bija tādas baznīca, balta baznīca, un vienmēr sirdī bija tāda vēlēšanās vilkne, ka kādien tur nokļūšu. Tad vienu dienu viss dzīve mainījās, bija citādāka. Nekā tā bija pierasts pie ikdienas skola, māja, bet skola pa kluso sarunājas ar internātu skolu, ielika mūsu Mazirbas skolā. Un bez manis un bez vecmāmas piekrišanas un mūs it kā izbraucenā, bet beigās izrādījās pieved pie kaut kādas lielas ēkas un aizbrauca un atstāja pie ēkas un turpmāk un teica, turpmāk mācīsieties un dzīvosiet te. Un aizbrauca prom. Protams, bija dusmīga uz skolu, skolotāja kārtā pa kluso, ielika mūs nepasakot, nonākot tur, satiekot jauno skolu daudz, un es prasīju, kas notiks ar mani, ja mācīšos līdz 9. klasē. Tad teica, tu pabeigsi 4. klases līmeni. Tad jautāju, kas pēc tam? Pēc tam, tu stiklien beidz, tad profesiju, un tad viss. Teicu, tālāk nekas nebūs. Teica, nē. Tad var precēties vai bērns, viss pārējais, teicu, strādāt kaut kur nākotnē tālāk. Nav vidusskola, nav augstskola. Tas man uz sirdi tā sāpināja, pazuda viss pamats dzīves jēga un ļoti raudājumi. Pēkšņi galvā sāka teikt, mācies vairāk nekā viņi. Tad es pirmo reizi mūžā izdzirdēju Dievu balsi. Tā bija pirmā reize mūžā. Un tad teicu viss, ka tad, kad es dīšos brīvdienās pie vecmāmiņas, sākušu iet baznīcā. Protams, ne tā, kas bija kalnā, bet tuvāk mājām. Bet tur iepazina Dieva mīlestību, bija pirmie draugi, dzīve izmainījās, tad arī Dievs izveda pēc 3 gadiem no tās internāta skolas nolikām ieskaitas parastā skola un tikām iekšā. Tas bija tāds brīnums, un tā Dievs ienāca manā dzīvē, vēl projām sekoju viņam, mīlu viņu. Tas nebūtu noticis, nebūtu iepazinis Dievu pa īstam, nebūtu iemīlējis viņu tik cieši. Dievam nekas nav neiespējams, viņam viss ir iespējams. Negudram dot gudrību, slimam dot veselību, bezcerībā cerību, izēju cerībā. Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, paldies par šo dienu, paldies par šo mirkli, paldies, ka Tu atklājies. Paldies, mīļais Dievs, ka mēs varam uzzināt par Tevi viens no otra, ka mēs varam dalīties par to, kā mēs pieredzam Tavu darbību mūsu dzīvēs. Un paldies par to prieku, kas ielīst sirdī, dzirdot brāļa vai māsas stāstu, kā Tu esi viņa dzīvē atklājies, kā Tu esi viņa dzīvē palīdzējis, kā Tu esi rūpējies par viņu. Paldies, Dievs, ka Tu jau kopš bērnības esi mums klātesošs, ka Tu esi mums klātesošs jau no paša mūsu iesākuma. Paldies, ka mēs varam sadzirdēt Tavu balsi kā bērni. Paldies, ka mēs varam sajust savu interesi par Tevi, debes Tēti. Paldies par baznīcām, ko mēs redzam apkārt un kas mūs aicina ienākt un iepazīt Tevi, debes Tēti. Un paldies arī par cilvēkiem,
kur ir bijuši mūsu ticības ceļā, kuri ir mums palīdzējuši tuvoties Tev, vai ar savu dzīvi un attieksmi ir rādījuši, cik labi ir būt Tavā tuvumā. Jā, nāc, Kungs, Svētais Gars, un pieskaries katram vienam, kam tas ir nepieciešams, kas meklē Tevi, kas zina, ka meklē Tevi, vai varbūt vēl nezina, ka meklē Tevi. Bet es lūdzu par katru vienu, kuram šodien ir vajadzīgas Tavas rūpes, Tava mīlestība, Tava vadība. Es lūdzu par katru vienu, kuram ir jāspēr tikai tas viens solis un jāatver sava sirds Tev. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūsu svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.